Sveiki visiem! Es esmu sadūšojusies savam otrajam grima video. Šoreiz būs vakara grims, kurā es izmantošu L'Oreal jauno paleti. La palete Nude Beige. Te bija uzraksts, kur es jau paspēju noplēst. Un šajā video es jums parādīšu, kā es izveidoju grimu, ko jūs redzat šobrīd. Kā arī beigās es vēlos nedaudz šo paleti salīdzināt ar Maybelline paleti. Un tagad skatāmies tālāk, kā es veidoju grimu. Tātad pirmais solis būs atsvēna bāze. Un šoreiz es izmantošu kā bāzi NYX zīmuli, Tony Milk, balto zīmuli. Un to es uzklāšu pa visu plakstiņu. Nākamā lieta, ko mēs uzklāsim, pie manis ir nonācis tāds interesants produkts L'Oreal Superliner Smokissime. Es ceru, ka to tā izrunā, kas ir tāds zīmolītis un paredzēts smoky acu grima veidošanai. Un to es uzklāšu plakstiņa ārējā daļā. Un tagad es to visu izpludināšu ar rotiņu, un šim nolūkam izmantošu Zoeva 231. Tumšās ēnas ir izpludināts, un nav jāuztraucās, ja nesanāk ļoti kārtīgi, jo šis ir tikai pamats tālākajiem soļiem. Es ņemšu šo paleti. Jauno L'Oreal. Toņi paletēji ir visai neitrāli, un es neteiktu, ka kāds tons īpaši izceltos, bet tā ir visai skaista ikdienas paleta. Tagad es paņemšu šo gaišo toni un sapludināšu iepriekš uzklātās acu ēnas. Tagad ņemam otro toni un uzklājam tajā acs daļā, kura palika neiekrāsota. Tagad es ņemšu šo melno, bet īstenībā tā nav melna, tā ir tāda pelēka krāsa un ieklāšu acs ārējā plakstiņa daļā. Un to visu mēs sapludināsim. Acu vidusdaļās ieklāšu 4. toni no labās puses. Konturlīnijās izmantošu Maybelline gēla lineri. Un skropstus es krāsošu ar Lorac Cobra skropstu tušu. Šobrīd uzklāsim tonālo krēmu un konsīleri. Tonālo šodien es izmantošu Matis. Es ceru, ka tu arī tā izrunā. Repons Teint tonālo krēmu, par kuras esmu rakstījusi atsauksmi, un description sadaļā zem šī video es arī ielikušu atsauksmi. Kā konsīleri zem acīm es izmantošu Kiehl's Clearly Corrective Dark Circle Perfector. Savukārt visus sejas nesmukumus es pielabošu ar Catrice All Round Cover Stick. Pūderis būs Kryolan caurspīdīgais birstošais pūderis. Jāiet uz beigām, diemžēl. Vaigiem es izmantošu
Niks slaveno vaigu sārtumu un Physicians formula vaigu sārtumu. Uzacīm es izmantošu Essences How to Make Brows Wow uzacis puderi, kurā iekšā ir 3 tonīši, 4 tonīši. Un es izmantošu tumšāko, bet es pavisam viegli ietonēšu uzacis. Tagad atgriežamies atpakaļ pie acu krāsošanas. Un gar šo acu daļiņu es novilkšu melnu līniju ar super senu krielonu zīmolu. Es nezinu, vai viņam ir nosaukums vai kāds, bet īsāk sakot, krielonu melnu zīmols. Un ar pavisam mazu otiņu zem apakšējās skropas līnijas es uzklāšu 3. toni no kreisās puses. Toņam, diemžēl, šajā paletē nav nosaukuma, tāpēc jāizlīdzās kā var. Tā kā acīm visu kaut ko tur darījām, tad lūpas saglabāsim pavisam vienkārši, un es izvēlējos Beauty You lūpu spīdumu gaišā tonī. Es neredzu šeit toņu nosaukumu, bet ir diezgan ķēpīgi nesāt šo līdzi, bet tonis pats par sevi ir ļoti skaists. Iepakojums gan varētu būt labāks. Tātad, kā jūs redzējāt, tad L'Oreal paletes acuainas ir ar diezgan labu pigmentāciju, un es īstenībā neko sliktu nevaru teikt ne par vienu toni. Jā, tās birs nedaudz, bet klājās labi un diezgan, teiksim tā, zīdaini. Salīdzinājumā ar Maybelline paleti arī, protams, nav slikta, un Maybelline paletes bonus ir tas, ka šai paletei ir daži toņi, kas tiešām ir izcili skaisti un klājas ļoti labi. Bet, ja salīdzinu šīs abas divas paletes, tad es priekšroku tomēr dotu L'Oreal paletei. Gluži vienkārši viena iemesla dēļ, ka ēnas pigmentācijas ziņā un klājuma ziņā ir nedaudz vienmērīgākas. Ja Maybelline paletē ir daži toņi, kas tiešām ir diezgan birstoši, tad L'Oreal paletē šādu problēmu nav. Un, ja kāds man jautā, kuru paleti izvēlēties, tad laikam es ieteiktu pirmkārt L'Oreal. Un, ja jums tiešām ir tāpat kā man, ka ir šie daži toņi, kas tiešām ļoti patīk, tad arī Maybelline paleti var izvēlēties. Cena atšķirība ir diezgan maza, man šeit kādi aptuveni 3 eiro, tā kā, jā. Izvēle, protams, ir jūsu ziņā, bet šī palete man iepatikās labāk. Un šoreiz tas arī būs viss. Cerams, ka būs vēl kāds video, ja vēlaties vēl, lai es veidoju video, tad varat droši nospiest lejā patīk, kā arī pierakstīties manam kanālam un abonēt to. Un uz tikšanos nākamreiz. Atā visiem!